Tad, lai izveidotu atskaiti ar pivot table, pirmais, ko daram, liekam kursoru iekšā tabulā. Nākamais solis ir insert pivot table. Tiek izveidot pivot table atskaiti. Šeit mēs pārbaudam, vai data ir pareizi apgabals. Ja tiek lietot Excel tabula, tad problēma nav jābūt. Ja ir lietots apgabals, tad ir jāpārbauda, vai Excel visu pareizi ir noteicis. Tālāk šajā laboratorijas darbā mēs liekam visu laiku new worksheet, visu jaunajā lapā, nospiežam OK. Un šeit ir mūsu atskaita. Tad kā šī lietiņa darbojās? Ko mēs redzam? Šī daļa mūs neinteresē, mēs te gan neko nerakstam, neko nedaram. Viss, ko mēs daram, notiek šajā pusē logā pivot table fields. Šeit, izmantojot peli, drag and drop metodi, mēs pārliekam datus un pivot table mūsu vietā visu izdara pats šeit. Vēl neaizmirstam par divām izvēlēm, analyze un design, kuras arī maina mūsu darba lapas, mūsu pivot iestātījumus. Tas, ko es tagad izdarīšu, es aiziešu uz analyze un šeit nomainīšu nosaukumu uz kaut ko man saprotamu pivot table 1, un tāpat es nosaukšu arī darba lapu pivot table 1. Tālāk viss ir ļoti vienkārši. Jūs izvēlaties stabiņu, kuru jūs gribat lietot, un ar peli pārvietojat to kādā no šiem kvadrātiņiem. Un pivot table to skaisti pielāgo. Tad mūsu gadījumā mēs paņem farmaceitu, ieliekam to pie rindām, un viņš man skaisti parāda šo stabiņu, kurā savāc tikai unikālās vērtības no farmaceita stabiņa. Nav svarīgi, ka tur bija 10 000 ieraksti, šeit mēs redzam tikai unikālo saturu, kas ir fantastiski. Tālāk man ir jānosaka, cik daudz reizes katrs no viņiem kaut ko ir darījis. Tad pārdevis preci. Un tas pēc būtības nozīmē, ka man vienkārši ir jāsaskaita, cik daudz ir tādas rindas, kur ir Lusis Māris. Un es šo varu izdarīt ar jebkuru no šiem stabiņiem. Es varu paņemt datumu, ielikt to pie vērtībām, un viņš man parādīs skaitli 493, kas man pateiks, kad Aboliņš Jānis 493 reizes bija tajā tabulā. Es varu paņemt to pašu farmaceitu, ielikt viņu turpat, un es dabūšu to pašu skaitli, reģionu, preci, tas pats, liekot daudzumu, es dabūšu citu rezultātu. Bet tas ir tikai tāpēc, ka ja mēs paskatīsimies uz izējas tabulu, tad šīs stabiņš ir skaitlis atšķirībā no iepriekšējiem, kuri nebija. Datums pivot tablā arī skaitās kā skaitlis. Kā teksts, un tāpēc viņš arī iepriekš vienkārši tika skaitīts. Bet viss, ko Excels redz kā skaitli šeit, tālāk tiek summēts, nevis skaitīts. Bet es to varu arī izmainīt. Es varu ar labo klikšķi uztaisīt summarize values by count, un viņš man parādīs to pašu vērtību. Nu, protams, ka cena, pievienojot klāt, arī ir tas pats count. Tagad, kas te ir svarīgi? Svarīgi ir tas, ka pivot table tikai apkopo datus un nekādā gadījumā neko nereiķina. Viņš var summēt, skaitīt, var atrast minimālās, maksimālās vērtības, bet nekādu matemātiku pildīt nevar. Nākamā daļa ir tāda, ka jūs pats atbildat par to, kas šeit notiekās. Šajā uzdevumā visas 6 kolonas var parādīt pareizo atbildi. Šīs skaitlis 493 nozīmē, ka ir 493 datumi, kuriem vienā un tajā pašā rindā ir rakstīts Aboliņš Jānis. Šīs skaitlis 216 nozīmē, ka eksistē 216 jebkādi reģioni, kuri vienā un tajā pašā rindā ir rakstīts Bērziņš Andris. Un tā tālāk. Nu, tad visā šajā gadījumā mēs vienkārši skatāmies, skaitam, cik daudz ir tādas rindas, kur ir Bērziņš Andris. Tā kā visi šie 6 der pilnīgi pareizi, atstāt vai tikai vienu, un tad tas varētu būt kaut kas, kas nav farmaceiti. Farmaceitis tomēr no turienes labāk izņemt, pivot table nepatīk,
kad jūs gan rindās, gan vērtībās liekat vienu un tā paša stabiņa vērtību, jo tas varētu sabojāt jums aprēķinu tālāk.